Kādu laiku atpakaļ tika izziņota kampaņa Dari savu pilsētu labāk, kurā ik viens no jums varēja iesūtīt idejas savas pilsētas iekārtošanai. 3 no tām izvēlējāmies kā labākās, kurām piešķir 10 000 eiro idejas īstenošanai. Šodien mēs dodamies iepazīties ar pirmās idejas autoriem. Pastāstiet, kā jūs nonācāt līdz šai idejai un kā tā izskatīsies? Ideja nāca gan no jauniem, gan no netik jauniem ciemu iedzīvotājiem tauku laikā un arī esot mūsu sapņotavā, spriežot par to, kas varētu šeit notikt. Tad, kad viss būs realizēts, te tāpat būs ābeļdārs. Te būs 8 vai pat 9 meža zvēru silueti. Te būs līdzsvara aktivitāšu taciņa bērniem, bet pats galvenais, te vide tiks saglabāta un nekādi betona celiņi un citas būves netiks veidotas. Kā jums šķiet, kā šīs pārmaiņas ietekmēs vietējo iedzīvotāju paradumus? Es domāju, ka tas būs ļoti, jo patreiz jau viņi to atbalsta, bet es iedomājos, kā nāks vecāki ar bērniem, kuri pie mums ir daudz jauniešu nāks, un arī mums ir līdz šim izveidoti 4 pasākumi ciemi bija, kurus mēs paši organizējam, un šeit būs fantastiska vieta, gan individuāli ģimenēm, gan ģimenēm ar bērniem, gan izzinošais, gan atpūtas, gan kopā sanākšanas, tāds mūsu kopienas vienotības tāda vieta. Un mēs ļoti ceram, ka mums viss izdosies, un tā arī viss piepildīsies. Ko tu domā par šo ideju? Raksti komentārā. Un seko mums līdzi, jo pavisam drīz mēs dosimies arī pie nākamās idejas autoriem.